Matsona. Jau 5,5 minūtes spēlēts un tagad ir iespēja abu komandu spēlētājiem atvilkt telpu. Komerces pārtraukums arēnā Rīga. Pagaidām laikam jāsaka pietiekami mierīgi iesākusies spēle. Tādiem metieniem viena otra puse bijuši, bet nekā tāda būtu galvu reibinoši pagaidām. Vairāk vai mazāk tāds piesardzīgs hokejs. Abas komandas pētu vairāk viens otru, kāds taktikas ir komandām. Redzam arī Zubovs miksē maiņas. Vienu brīdi iet 1., 3., 2., 4. Pēc tam atkal iet viss pēc kārtas. Citreiz arī 4. es domāju izlaidīs un neies laukumā. Treneri meklē vēl kaut kādus risinājumus, bet komandām ir vienādi punkti tabulā, līdzīgi pretinieki nesen ir spēlēts. Tāda vairāk vai mazāk piesardzības spēles sākumā. Redzēsim arī epizodi. Jā, visu redz Matsons. Visu redz, tāpēc arī droši tver šo ripu, bet pozīcija bija diezgan bīstama. Labi, kad toreiz neizdodās. Kaškaus. Litovčenko dosies spēku cīņā. Izdodas Litovčenko arī piskarot iespēlēt vārtu priekšā. Matsons glāb komandu no vārtu zaudējuma. Lanovs. Un tas deva brīvu laiku Sotniekam. Diemžēl Sotnieks izvēlējās nemest, pēc tam vēl dažas piespēles un beigās nekas īsti no tā nesanāca. Čukste pārķerta piespēle, Oļegs Lī vienatnē, bet Matsons spēja ripu fiksēt. Neliela asuma pie vārtiem, bet nekas traks šoreiz. Vēl viena epizode ar lielu plusu zīmi Rīgas Dynamo vārtsargam atkal glāb savu komandu Juhans Matsons. Diezgan tāda rupja Rīgas aizsargu kļūda. Piespēle tāda diagonāli no savas aizsardzības zonas. Oļegs Lī šo piespēli nolasa un aizskrien vienatnē pret Rīgas vārtsargu. Skatāmies vēlreiz. Diezgan tuvu jau satuvojās ar vārtsargu tur. Matsons nolika. Bet tagad iespēja Rīgai. Karjelainens. Emils Borjē. Borjē uz vidu. Tagad no tūs distances piespēle Karjelainens. Met un vārti! Jere Karjelainens. Pārtrauc 9 spēļu sauso sēriju. Ļoti skaisti rīdzinieki izspēlēja. Laicīgi ļoti pieslēdzās Skarlets šim uzbrukumam. Bija tikko devies laukumā no rezervis soliņa un tiešām ļoti perfekti iebrauc Sibīra aizsardzības zonas vidū, ieraudzīja tur brīvu esošo Karjelainenu, precīzi piespēli. Karjelainens noķer Satari uz pārvietošanos, raidot ripu, kā arī Satari starp kājasargiem. Skatāmies vēlreiz, redzam, cik nērti ir Satari pārvietoties no šīs pozīcijas. Svars atrodas uz nepareizās kājas. To lieliski izmanto un arī ierauga visdrīzāk speciāli raidīja ripu tieši pa leju. Karjelainens redzēja, ka nesavāksies, nesaliks kājas. Tikpat daudz spēja Kristupam Zīlam. Viņam arī savainojumi liedz iesākt veiksmīgu sezonas sākumu. Te metiens Matsonam pa plecu. Matsons pēc tam arī piespiež pie ledus. Jā, Zīle pirms šīs sezonas sākuma, būtībā tas bija jau sezonas sākums, sagatavošanās cikls arī olimpiskajai kvalifikācijai. Tur iedzīvojās savainojumā. Jā, nebūtu Zīle tik daudz bloķējis, kas arī, protams, ir labi, ka viņš to... Litovčenko iemetienā spēja izcīnīt uzvaru. Ātri nogādāt ripu Aleksejevam. Aleksejevs rikošets, ripa ir vārtos no Salīdas. Ripa iekrīt vārtos, skatīsim noteikti atkārtojumu. Piespēle gar vārtiem. Jā, tur Šaškovam trāpa pa ripu, pa slīdu ripa. Aleksejevs meta vārtu virzienā vai deva piespēli. To mēs redzēsim tagad atkārtojumā. Skatīsimies, ko lems tiesneši speciāli, nespeciāli. Domāju, ka te jau mēs kaut kāds secinājums arī varēsim izdarīt. Jā, šī bija piespēle. Tad jautājums, vai ir spēriena kustība? Varbūt arī nav piespēle, jo kaut kam arī trāpa no rītniekiem pirms tam. Jautājums, vai... tomēr 4 metieni pa vārtiem, kā arī Seterinu, te metiens savāks. Matsons. Un šādus metienus par Rīgas vārtiem mēs redzam diezgan bieži. Tāds pusdistants. Redzam arī tagad iespēja, Iļisejevam mest pa vārtiem netiek meklēts vēl kaut kas nedaudz labāks uz pielikšanu, uz piespēlīti, un tāpēc jau arī metieni neveidojās. Šeit redzam, ieiet zonā, Golubevs
ierauj vidū, atrod sev labāku pozīciju un izdara metienu. Nu, varbūt nedaudz cerībā uz to, ka Vārtsargs kļūdīsies. Nu, šeit nedaudz kļūd uz zilās līnijas. Oskars Cibuļs nospēlēja roku, saglabā arī savai komandai. Vēlreiz Dārziņš, Cibuļskim, Ieļisējos brīvs kreisajā pusē, piespēl viņam Ieļisējos, met un met vārtos! 2-1, Rīgas Dinamo izvirzās atkal vadībā un atkal vārti Ieļisējevam. Varbūt arī Danielam Bērziņam, skatīsimies atkārtojumā. Ļoti iespējams, ka trāpīja arī Danielam pa noju šī Ieļisējeva mestā ripa, bet jebkurā gadījumā ļoti labs metiens padevās atkal Ieļisējevam no savu mīļākā laikam punkta. No kreisās malas, ja mēs skatāmies pret vārtiem, diezgan vienkārši saspēle, aizsargs uz malu, metiens Bērziņš vārtu priekšā. Parasti mēs tur bijām redzējuši Gintumē, jā, nu bija rikošets, bet no Novosabirskas spēlētāji. Izdodās arī pārķer Šinkarukam. Šinkaruks uzbrukuma zonā. Palāvi Porjē. Veiksmīgi ātri apstājās Porjē. Meties vārti! Porjē! Otro spēli pēc kārtas pret Sibīru. Gūst vārtus. Jā, nu ļoti labi. Pats arī nospēlēja Porjē pie laukuma apmals. Spēja saglabāt ripa cīņā, izlīd uz laukumu vidusdaļu metiens. Satarī nav gatavs šo metienu tvert. Kaut kur padusē vai zem kājas izsprūk šī ripa, redzēsim labāk atkārtojumā. Bet ļoti īsā brīdī, īsā laikā rīdzinieki panāk 3-1 savā labā. No apgriezienu neskatoties bez mazai uz vārtiem šeit laba epizode pie laukuma apmals. No Pienova aizmūk un izdara metienu, kurš nedaudz varbūt pat pārsteidz Harijs Satarī šajā epizodē. Un 3-1. Aleksējevs. Tālāk vārtu priekšā Pienovs. Te vēl viens metiens. Aizsarg Māsku ripa trāpa. Viss kārtībā spēle turpinās. Tiesnes ir papras Matsonam. Bet tagad 2-1 situāciju un atsit Matsons. Un dāvana atkal Novosibirskajā zonā. Emils Porjē, 1-pret Šaru! Vārti rezultāts jau 4-1 Rīgas Dinamo. Vārtu skaitiskajā mazākumā. Un Zubovs pats netic tam, ko viņš redz uz arēnas Rīga ledus. Porjē ir ass kā slīds. Skatāmies, kā manuprāt ripiņi stāvēja uz malas, nevis gulēja uz ledus, tāpēc Vārtsargs arī šeit kļūdās, neprognozējam nedaudz trajektoriju. Bet, nu, laikam tie 8 metieni pirmajos 2 periodos nedaudz iemidzināja Harijs Satarī. Šeit Karilainens veiksmīgi nospēlē pie laukuma apmalas, izsit ripu uz priekš savu partneri. Nu, daudz neko nedomā. Vienkārši met pa vārtiem, spēcīgi, precīzi. Arī Satarī nav glābējis šajā situācijā. Un rīdznieki izvirzās tādā diezgan drošā tagad vadībā 4-1. Vēdīns met, metiens bloķēts. Un tagad atkal divatā iespēja Kuldā! Karavārtiem kopā ar Ieļisējevu aizskrēja divatā vēl viens pretuzbrukums skaidriskajā mazākumā. Nu, skaidrs risks arī Novosibirskā.